Video sākumā mēs iziesim cauri, teiksim, ātri Lightspeed cacham, tieši pa sekcijām, kurās esmu kaut ko saklušinājusi, un video turpinājumā jau būs par katru sekciju detalizēta informācija. Uzliksim Lightspeed cache spraudni mājaslapai. Kas vispār ir Lightspeed cache? Tas ir ķešatmijas spraudnis, kurš ievērojami uzlabo mājaslapas darbību, kā arī optimizē fotogrāfijas un tāda backgroundā daudz citas lietiņas, kurām mēs arī iziesim cauri, tieši lai jūsu mājaslapā ātrāk strādātu. Tātad esam atvēruši cache spraudņa presets sekciju. Šī sekcija patiesībā jau ir defaultā uzlikta šādi, te, teiksim, advanced plāns rekomendētais. Īpaši uzliekot šo spraudni jaunai mājaslapai, šeit nekādas darbības veikt nevajag. Viņš jau sāk diezgan drošiem default iestatījumiem darboties, kas jaunai mājaslapai parasti ir pilnīgi pietiekami. Ar tiem ķešatmini jau strādā un lapas ātrums uzreiz uzlabojas. To uzreiz varbūt nevar redzēt, to var manīt tikai tādām mājaslapām, kuras jau ir vairāk noslogotas. Un šo te pogu apply preset ir vairāk papildus optimizācijas, minifikācija, kombinēšana, lazy load, optimizēt CSS, JS un tā tālāk. Un ja lapē jauna un viegla un vēl nav daudz satura spraudņu, tad reāli atšķirību uzreiz pat nevar pamanīt. Tātad jaunām mājaslapām ieteikums ir sākt ar default iestatījumiem. Ja redzi, ka lapas ielāde joprojām ir lēna, piemēram, to var pārbaudīt Google PageSpeed, tad var pamēģināt šo te pogu arī nospiest. Bet pēc šīs pogas nospiešanas tomēr vajadzētu pārbaudīt, vai lapas dizains un funkcijas nesalūza, piemēram, pogas, grozs, slīdnis. Un, ja kas noiet greizi, tad var atgriezties pie default vai manuāli izslēgt konkrētas optimizācijas. Tālāk dosimies uz General sekciju. Ko nozīmē šī sekcija Online Services? Kopsavilkumā šī sadaļa atbild par 3 galvenajām jomām. Par image optimizāciju, tad attēlu optimizāciju, samazina PNG un JPG failu izmērus bez redzama kvalitātes zuduma, var ģenerēt arī WebP vai AVI formātus, arī bezmaksas, starp citu, bet AVI formāti ir maksas pakalpojums. Kā rezultātā mēs iegūstam mazākus attēlus un ātrāk ielādējas lapas. Page optimization, tas lapas optimizācija, kas ir kritikāli CSS, ielādēt tikai to CSS, kas vajadzīgs, lai ātri parādītu šo te saturu, kas to redz uzreiz bez ritināšanas. Unique CSS izmet nevajadzīgās stila definīcijas, padarot lapas ielādi ātrāku. Low quality image placeholder parāda mazu izpildušu attēlu versiju, kamēr ielādējas pilnais. Viewport images nodrošina, ka redzamā lapas daļa uzreiz izskatās pilnīgi ielādēta. Rezultāts labāks lietotāju UX un augstāki PageSpeed rādītāji. Content Delivery Network kešo lapu, arī dinamisko saturu, piemēram, WooCommerce grozus. Piegādā lapas saturu caur 80% datu centriem visā pasaulē,
sniedz drošības slāni pret uzbrukumiem serverim, piedāvā arī DNS pakalpojumus, un ka rezultātā ātrākā satura piegāde visiem lietotājiem neatkarīgi no atrašanās vietas, plus vēl lielāka drošība. Tad šī sadaļa Lightspeed Cache panelī ir par ārējiem pakalpojumiem, ko nodrošina QUIC plus Cloud, tas ir Lightspeed mākoņu platforma. Tie nav obligāti, bet tieši tie dod vislielāko uzlabojumu lapas ātrumā un Google Page Speed punktos. Ja tos pieslēdz pareizi un sakonfigurē, tad šo pogu nospiežot šo visu var arī sakonfigurēt vai šo. Tālāk, General Settings. Drošāk ir atstāt automātisko upgrade, teiksim, uz off. Tā kā šeit es tikko izdarīju. Guest Mode mēs atstājam uz on. Guest Optimization mēs arī atstājam uz on. Guest Optimization WooCommerce gadījumā tas var radīt problēmas ar groza saturu un personalizētām lapām. Ja klientiem parādās tukšs grozs, neatjaunojas cena līdz refresh, tad izslēdz Guest Mode, tad jāizslēdz Guest Mode optimizācija. Tad, ja neatjaunojas šī cena grozā. Ja problēma nav, tad mierīgi var atstāt on. Notifications arī, protams, mēs atstājam on un nospiežam Save Changes. Tālāk tuning sadaļā. Šeit jau mēs varam redzēt Guest Mode User agents, tie ir noklusētie un tos var neaiztikt. Nekas kritisks šeit nav jāmaina. Dodamies tālāk uz cache sadaļu. Lūk, šeit iesim cauri par punktiem. Enable cache būtu jāieslēdz tā kā on, kad ir iespējams šo te cache šajā mājaslapā pieslēgt. Cache logged in users arī on. WooCommerce veikalā ieteicams atstāt off, jo tas rada risku cachot personalizēto saturu, piemēram, grozu vai konta lapas. Tā kā man šis ir WooCommerce veikals, tad es arī atstāšu off. Tālāk, cache commentaries, tos varam atstāt on, cache REST API arī on, login page arī paliek on, cache mobile on. Tālāk, būtībā šeit mēs atstājam visu, kas ir defaultā, un ja bija kādas izmaiņas, tad spiežam Save Changes. TTL, tā, šeit visi dati, to mēs arī atstājam tā kā tas ir defaultā. Purģis sadaļā, ko šis katrs iestatījums dara. Tātad on, ja poga ir on, tad, kad atjaunis spraudni, tērnu vai WordPress kodolu, tad automātiski iztīrās visi cache-atmiņa, tad šo atstājam on. Un ja tas ir off, tad cache-atmiņa netiek automātiski iztīrīt, to jādara pašam. Tātad parasti drošāk ir atstāt on, lai viss notiek backgroundā. Auto purge rules for publish update nosaka, kuras lapas jāiztīra no cache-atmiņas, kad publicē vai atjauno rakstu lapu. Tad, piemēram, all pages, tīrās visi cache-atmiņa droši. Tas ir, bet smagnēji serverim. Tad labāk būtu ieķeksēt atsevišķas lapas, kuras ir tādas vajadzīgākās. Front page, home page noteikti atjaunosies. Home page un front page atjaunosies tikai sākuma lapa. Savukārt arhīva lapa, kategorija lapa, tā vairāk nodara blogeriem un tālāk vērtējam pēc paša ieskatiem. Tā server stale, tad, kad tas ir ieslēgts, tad jauna apmeklētāja redz vecu šo te cache-atmiņas kopiju, kamēr tiek ģenerēta jaunā. Tas samazina servera slodzi un lapas nelēkā, bet dažreiz rāda pāris minūtes vecu saturu. Ja tas ir off, kā man šobrīd, apmeklētāja gaida, līdz tiek uzģenerēta jaunā lapa. Šo te vajadzētu ieslēgt on, jo svarīgāk ir ātrums un stabilitāte, nevis absolūti svaigs saturs katru sekundi. Tālāk, scheduled purge URLs. Te var norādīt konkrētas URL adreses, kuras regulāri jātīra noteiktā laikā. Lūk, tālāk, scheduled purge time. Te būs laiks, kad iztīrīt. Tad jūs varat uzlikt konkrētu laiku. Šeit pulkstenītī, kad var šos te URL iztīrīt. Un purge all hooks pasaka, ka cache-atmiņa jātīra
kad notiek noteikts WordPress darbības kūks, piemēram, switch theme, VP create nav menu un citas. Pēc noklusējuma tie jau ir ieskatīti. Un, ja tika veikts izmaiņas, nospiežam Save Changes. Tā, dodamies tālāk uz Exclude sadaļu. Šajā sadaļā te var pielikt, piemēram, lapas no mājaslapas, kurās mēs negribam, lai mūsu kešu, kā lapu kešo. Citos internetu veikalos šeit ieliek wishlist lapu, citos kādu citu, ja, kad automātiski light speed šis lapas atslēdz, izslēdz, teiksim, no keša. Tālāk, quote request arī šeit var likt iekšā. Tā kā mums šeit nekas vairs nav darāms, atstājam šo lapu kā ir, un ja veikts kāds izmaiņas, spiežam Save Changes. Tālāk SI lapa. Tā. Mēs to lapu varam atstāt on, kas ir ļoti labs variants priekš WooCommerce. Tas ļauj groza lapai admin bāram nons laukus dinamiski ielādēt. Tad šo te atstājam uz on. Cache admin bār, to mēs atstājam arī on. Un tālāk cache command formu mēs arī atstājam on un pārējo atstājam defaultā. Un nospiežam Save Changes. Tā tālāk objektu sekcija, objektu cache mēs atstājam on. Tas saglabā WordPress datubāzes vaicājumu rezultātus, queries, atmiņā Redis, vai tos nebūtu jāatkārto katru reizi. Un kā arī WooCommerce daudz prasa no datubāzes produktu filtrēšanu, grozi, pasūtījumu, tāpēc objektu cache dod milzīgu ātrumu uzlabojumu. Šeit pie metodas liekam Redis, defaultā stāv otrs, jo Redis ir modernāks un uzticamāks nekā Memcache. Viņš labāk strādā ar sarežģītām struktūrām, pieņemsim WooCommerce sesijām, opcijām, masīviem, un vajag hostingu Redis ir stabilāks risinājums. Tālāk host un port. To mēs atstājam defaultā. Host norāda, kā WordPress pieslēdz Redis serverim. Tā default lifetime ir uzskatīts 6 minūtes. Tas nosaka, cik ilgi kešotie objekti tiek turēti Redis, pirms tie beidzas. Tas 6 minūtes ir labs balanss, pietiekami svaigs saturs, piemēram, produktu pieejamību noktavā, bet arī pietiekami ilgs laiks, lai samazinātu datubāzes slodzi. Tālāk global groups. Users options, site options, šie te visi, ja. Šī WordPress un WooCommerce tabulas grupas, kas tiek kešots visām lapām. Standarts, šis konkrētais ir standarts, tie lietotāji dati, opcijas un saites. Viņi vienmēr, lai viņi būtu pieejami no Redis, nevis jālas no datubāzes. Tālāk, do not cache groups. Šīs grupas tiek izslēgtas no kešošanas, jo satur ļoti dinamiskus datus. Viņas komenti, vēl plugini, dažiem spraudņiem viņas ir vajadzīga svaiga info, komentāri, savukārt maina biežās, tie komentāri mainās bieži, un tur, kur notiek daudz darbību iekšā, kas mainās bieži, tos nevajadzētu kešot. Persistent connection, to mēs atstājam off, ja ieslēdz on, savienojums ar Redis paliek atvērts. Dažos serveros tas rada stabilitātes problēmas vai lieku resursu tērēšanu. Tāpēc droši var atstāt off, īpaši shared hosting vidē. Cache VP admin, tam arī vajadzētu būt off. Tas nekešo administrācijas paneli. WooCommerce vadība ļoti dinamiska, pasūtīt noktavas klienta info, ja to kešotu, admins redzētu aizkavētu vai vecu informāciju. Un store transients, tas paliek on. WordPress un WooCommerce izmanto transients izlaicīgus datus, ja? Piemēram, cenu aprēķinus, valūtu kursus, API atbildes, un saglabājot tos Redis, tie ir ātrāk pieejami un neveido lieku datubāzes slodzi. Ļoti noderīgi lielākos veikalos ar daudz produktiem. Ja ir veikts izmaiņas, tad spiežam Save Changes. Dodamies tālāk uz brauzeri. Šeit es vienmēr atstāju browser cache on, lai viņš kešo arī šo te lokālo lietotāju brauzeri. Ja ir veikts izmaiņas, spiežam Save Changes. Advanced sekcijā
Šeit arī es būtībā atstāju visu defaultā. Un ko katra no šīm ailēm nozīmē? Tātad Ajax, tie dinamiskie pieprasījumi, piemēram, kad lapa ielādē papildu saturu bez pārlādes filtrēšana, ilgi grozā komentāru ielāde. Un šeit vari pateikt, kuru Ajax pieprasījumu kešot un uz cik sekundē. Tālāk, WooCommerce gadījumā parasti nekešo grozu pasūtījumu Ajax, jo jābūt vienmēr dzīviem datiem. Bet var kešot, piemēram, produktu filtrus vai load more pieprasījumus. Login cookie. Pēc noklusējuma Lightspeed izmanto citu variablu, šo te viņi izmanto, lai saprastu, vai lietotājs ir ielogojies. Ja tev ir vairākas atsevišķas WordPress instalācijas zem viena domēna, tad var katrai pielikt savu cookie. Lūk, parastam vienam WooCommerce veikalam nav jāmaina, jāatstāj defaults. Tā very cookies. Šeit var ielikt 3 pušu sīkdatnes, kuru dēļ keši jāšķiro. Piemēram, ja izmanto daudzvalodas spraudni, piemēram, VPML vai Polylang, tas ieliek cookie PLL language. Tad tu šeit arī to pieraksti. Tas izskatīsies šādi te. Lūk, ja viņš nav vajadzīgs, tad mēs to neliekam. WooCommerce gadījumā var izmantot, ja kāds maksājuma vai piegādes spraudnis izmanto savu cookie saturam. Ja nezini konkrēti, tad atstāj tukšu. Tā šī sadaļa, ja tavā vietnē reizēm piekļūs caur HTTP bez S, un reizēm arī caur S, un ir problēmas ar kešu, tad saturu jauc starp tiem. Tad šis te būtu jāieslēdz. Ja vietne vienmēr izmanto HTTPS ar pārdesāciju no HTTP, tad nav vajadzīgs. Modernam e-komercijas veikalam var atstāt off. Un pēdējais instant click, kad lietotājs uzliek peles kursoru uz saites, tad Lightspeed jau fonā sāk ielādēt šo lapu. Rezultāts, kad lietotājs uzklikšķina, lapa atveras gandrīz uzreiz. Mīnus sakal ir tāds, ka tas rada papildu serveru pieprasījums, jo ne visas saites tiks noklikšķinātas un daļa būs arī viltus ielādes. Tātad labs user experience, bet pierobežotiem servera resursiem dalītais hostings var radīt slodzi. Parastam WooCommerce veikalam es bieži iesaku atstāt off, jo resursi ir svarīgāki nekā saucamais ātrums. Un pēc izmaiņām noteikti nospiežam save changes. Un WooCommerce sekcija. Šajā sekcijā jau ir brīdinājums, kas brīdina jūs par to, ka nekad nevajadzētu kešot groza checkoutā, tas ir atmaksas un my account, mans konts lapu. Tas ir drošības mehānisms, lai klients neredzētu citu lietotāju grozu vai kontu. Ja WooCommerce iestījumos settings, advanced un page setup nepareiz norādīt šīs lapas, tad Lightspeed var nejauši kļūdaini kešot. Pārbaudi, ka tur ir pareizi iestītas cart checkout un my account lapas. Tālāk produktu update intervals. Šis nosaka, kad attīrīt kešu pēc produktu izmaiņām. Šis te pirmais norāda to, ka tas tā kā labs balans. Produktu lapas attīrās, ja mainās nolikavu vai daudzums. Kategorija tikai, ja mainās stoka status, piemēram, in-stock vai out-of-stock. Otrais nozīmē minimālu slodzi, bet riskē, ka produktu daudzuma izmaiņas kategorijās var nebūt redzamas uzreiz. Trešais, tas būs ātrāks veikals, bet kategorija lapās var rādīt novecojuši info. Un ceturtais, drošākais, bet visvairāk noslogo serveri. Vairāk purģa, vairāk keša un ģenerēšanas. Mans ieteikums e-veikalam ar daudz precēm ir pirmais variants. Šo te atstāt on. Tas tā kā līdzsvars starp precizitāti un ātrumu. Un šī sadaļa Vary for mini cart izslēgts nozīmē, kad Lightspeed pieņem, ka mini cart atjaunojas ar JavaScript, Ajax. Lielākā daļa modernu WooCommerce tēmu to dara, tāpēc izstrādā pareizi. Ja ir on, tad Lightspeed ģenerēs atsevišķu kešu opciju lapai, ja grozs nav tukšs. Nepieciešams tikai tā, ka tavu tēma neizmanto Ajax groza atjaunošanai. Tad, ja tev ir mini cart, mazais groziņš headerī, tad pareizi rāda produktus pēc pievienošanas. Tad atstāj off. Savukārt, ja kādreiz pamanīja, ka kešs neparāda jaunākās grozas preces, tad uzliec on. Lūk, un pēc izmaiņu veikšanas spiežam save changes.
Nākošo sadaļu mēs ņemam CDN. Lūk, šis ir tas mākonis, kuram caur šo bloku var pieslēgties. Cloudflare, ja tas ir off, tad Lightspeed Cache nesaistās ar Cloudflare tieši. Cloudflare strādā, bet tu attīri cache tikai Cloudflare panelī manuāli. Savukārt, ja tas ir on, tad cache spēj komunicēt ar Cloudflare caur API. Un tad vajag API tokenu, savukārt ievadīt adresi un domēnu. Un ja tu to izmanto, tad labāk arī to ieslēgt tā kā on, tad būs automatizēta kontrola. Un clear Cloudflare cache, tā off nozīmē, kad spied Lightspeed purge all, tas attīra tikai servera cache, bet ne Cloudflare. Un ja tas ir on, tad tas attīra arī Cloudflare cache, jeb globāli. Parasti ieslēdz on, tajā gadījumā jūs izmantojat šo te Cloudflare pakalpojumu. Other statistics, CNN, CDN. Šeit UCDN mapping, ja tas ir ieslēgts, tad tas izmantoja tevi tradicionāli CDN ar savu apakšdomēnu, piemēram, tur cdn.mansveikals.lv. Ja ir off, tad lieto Cloudflare vai QX Cloud, jo tie neizmanto šo metodu. Tā kā es lietoju Cloudflare, būtībā es viņu nelietoju, es šo te īstenībā atstāju defaultā. Tālāk CDN URL, ja būtu tradicionālais CDN, te ierakstītu tā adresi šajā te vietiņā. Cloudflare gadījumā viņš nav jāpilda. Include images, CSS un JS, kad lieto mapping, šie nosaka, kuri faili tiks servēti no CDN. Piemēram, ieslēdzot include images, visi image tagi tiks aizstāti ar CDN URL. Ja tu nelieto mapping, to Cloudflare vai QX Cloud, tad šī iespējama nedarbojas. Tālāk HTML attribute to replace, saraksts ar HTML attribūtiem, kas tiks aizstāti ar CDN adresi. Ja? Revelanti tikai tad, ja lieto mappingu. Original URLs norāda, kur oriģinālajā URL jāizstāja ar CDN URL. Tātad būtībā, ja tev tas nav nepieciešams, tad šeit arī, Cloudflare gadījumā tas nav vajadzīgs. Included directories, tāpēc noklusējumi jau ir VP content un includes. Tas nozīmē, ka tikai šīs mapas tiek servētas caur CDN un atkal darbojas tikai pie mappinga. Exclude path, šeit var norādīt failu ceļus, kurus nevajag servēt caur CDN. Piemēram, ja kāds maksājuma gateway vai spraudas nelādējas pareizi no CDN. Un ja ir kādas izmaiņas veiktas, spiežam save changes. Tālāk dosimies uz image optimization. Šajā sadaļā jūs varat izsaukt attēlu optimizāciju. Bet vispirms iziesim cauri pašiem settingiem, kas ir šeit image optimization settings, lai tad saprastu, ko mums īsti vajag un ko mums nevajag. Auto request cron ir atstāts on, tāpēc Lightspeed pats ar cron palīdzību regulāri pārbaudīs, vai ir jauni attēli un nosūtīs tos optimizācijai. Ja tas ir off, tad tev pašam būs jāspiež send optimization request, tātad šajā sadaļā. WooCommerce veikalā iesaku on, lai tie ir automātiski, tad vienkārši viss notiek backgroundā un pašiem nav nekako jāuztraucās. Optimize original images on gadījumā tiks optimizēti oriģināli attēli un saglabās backup tajā pašā mapē. Off gadījumā oriģināli paliek kā ir, tiek optimizēts tikai atvasinātās kopijas. Iesaku on, protams, bet tikai tad, ja es pārliecināts, ka backup paliek, ka viņš paliek. Remove original backups. On gadījumā tiks optimizēti oriģinālie attēli un saglabās backup tajā pašā mapē. Un, ja tas ir off, oriģinālie paliek kā ir, tiek optimizētas tikai atvasinātas kopijas. Tātad arī šajā gadījumā ir jāieslēdz on, bet tikai tad, ja es pārliecināts, ka backup paliek. Optimize losslessly. Tātad gadījumā, tad ir on, tad lossless optimizācija minimāli samazina failu izmēru, bet saglabās 100% kvalitāti. Ja tas ir off, tad lossī optimizācija vairāk samazina svaru, bet teorētiski var nedaudz krist tā kvalitāti. Parasti to neredz ar aci. E-veikalos parasti lieto lossī tātad off, jo svarīgāks ir ātrums nekā pikseļu perfekcija.
Lossless lieto tikai fotogalerijā vai portfolio. Tad mēs atstājam off, jo mums ir WooCommerce veikals. Optimize image sizes saraksta visām WordPress ģenerētajām izmēru variācijām. Es atstāju visas, īpaši WooCommerce'am, bet ja kādus tu neizmanto, tad tu vari izķeksēt ārā. Preserve FX XMP data un saglabā eHIPS, fotokameras iestījumus, GPS, autortiesības un faili būs smagāki. Ja tas ir off, tad viņš izmet ārā, teiksim, faila izmērs paliek mazāks. E-veikaliem iesaka off, jo klientam nav jāredz ar kādu telefonu fočēts, teiksim, šis produkts. Next gen image format off, tas, kad mēs atstājam JPG un PNG formātus, WebP, viņš pārkonvertē šajā formātā visas fotogrāfijas un attiecīgi šo formātu. Šie būs vēl mazāki nekā WebP un daudz populārāki šodien, bet tas būs tikai pro versijā iespējams izdarīt efektīvi. Tālāk WebP attribute to replace, tas būs saraksts sakalā HTML elementiem, kuri tiks aizstāti ar attēlu URL uz WebP un AVIF formātiem. Noklusējums saraksts ir ok, bet ja redz šeit problēmas, kad bildes pazūd, tad šai vietai ir jāpievērš uzmanība. WebP AVIF for extra SRC-SIT, tas būs on, viņš paplašina WebP un AVIF atbalstu arī ekstra atribūtiem. Dažādās tēmās graudņos, tad atstājam šo on, ja mēs izmantojam responsīvos attēlus arī WooCommerce veikaliem. Un pēc nepieciešamības tad nospiežam Save Changes. Un lūk, un šis loks tad attiecīgi, ja šeit uzlikāt automātisko, tad šis loks jums nav nepieciešams. Savukārt, ja jūs izslēdzāt ārā, tad jums šeit būs jānospiež poga, lai viņš automātiski optimizē jūsu jaunās pievienotās fotogrāfijas. Tālāk dodamies uz Page Optimization, kas mums būtībā būs arī pēdējais, kam mēs iziesim cauri. Tātad CSS Minify on poga nozīmē, ka lapa samazina CSS failu izmēru, tātad izmet tukšumus un komentārus. To droši var ieslēgt, ļoti reti, kad tas rada problēmas. CSS kombinācija on apvieno vairākus CSS failus vienā, lai samazinātu pieprasījumu skaitu. Mūsdienās HTTP 2 un 3 jau atbalsta paralēlus pieprasījumus. Tā apvienošana reizēm pat palēnina. Var radīt vizuāls problēmas. Tātad, ja CSS failiem bija secības, problēmas. E-veikalos ar WooCommerce biežāk izmanto off. Generate UCSS. Tas tad, ja lieto Quick Cloud, lai ģenerētu unikālu CSS katrai lapai, viņš izmet neizmantotos stilus. Rezultāts mazāk CSS un ātrāk ielādējas. Bet tas izmanto kvotu, ierobežots bezmaksas pieejamais apjoms. Ja vēlies maksimāli labu page speed, tad atstājam on, bet ja tas svarīgāk stabilitāte ar mazāk kvotām, tad mēs atstājam off. UCSS inline. Ja ir on, tad Lightspeed ieliek UCSS tieši HTML-ā, nevis atsevišķā failā. Tas samazina HTTP pieprasījumus, bet palielina HTML izmēru. Var lietot on mazākām lapām, bet WooCommerce bieži off, jo HTML paliek smags. CSS Combine External and Inline. Ja ir ieslēgts CSS Combine, tad šis papildus iekļauj inline, plus ārējo CSS vienā failā. Var mazināt kļūdas. Relevanti tikai tad, ja CSS Combine ir on. Es pagaidām jāstāju off. Load CSS. Šī sadaļa, viņš ģenerē kritisko CSS, tā CSS, un ielādē pārējo fonā. Ļoti labs page speed rādītājiem, jo lapa sāk parādīties ātrāk, bet ja nav pareizi noģenerēts CSS, tad var būt mirgošana. Tad lapas ielādes brīdī, teiksim, tie stili mainās. Un WooCommerce gadījumā to var ieslēgt on, bet tad noteikti vajag testēt lapu. Īpaši produktu grozu un apmaksas lapas. Es savā gadījumā atstāju to off. CSS per URL on gadījumā
katrai lapē tiek ģenerēts savs kritiskais CSS. Un off gadījumā kopīgs pret post type, piemēram, visiem produktiem ir viens. WooCommerce ar dažādiem dizainiem un produktiem labāk ir on, tad es arī to ieklušināšu on. Inline CSS ieliek mazu CSS bibliotēku inline HTML, lai nebūtu render blocking. Tātad šeit arī mēs varam ieslēgt to on. Un font display optimization defaultā būtībā atstājam kā ir. Viņš jau ir swap, viņš ielādē tekstu ar fallback fontu, kamēr lejupielādēs īstais fonts. Swap ir ieteicams. PageSpeed arī to iesaka. Un pie izmaiņām spiežam Save Changes. JS settings. Ja tas ir on, tad tas samazina JS, tad JavaScript failu izmēru, tad izmet tukšumus un komentārus. Tad parasti droši var atstāt on, bet ja kāds spraudnis ir jūtīgs, tad var rasties kļūdas, tur arī jāskatās. Ja? Šis te ona nozīmē, ka tas apvieno visus JavaScript failus vienā. Var samazināt pieprasījumu skaitu, bet mūsdienās HTTP 2. un 3. to vairs īsti nevajag. Viņš rada lielāku risku WooCommerce lapās. Tā var salūst krosas, filtrs vai maksājuma forma. Parasti mēs atstājam offā. Tālāk nākamais. Viņš strādā tikai tad, ja šī te sadaļa ir on. Tad, ja šī ir off, tad šo arī atstājam off. Un Load.js. Tātad šī gadījumā pārlūks ielādē JS failus, bet tos izpilda tikai pēc HTML parsing. Lapa ielādējas ātrāk. Un delayed, tad JavaScript tiek izpildīts tikai pēc pirmās lietotāja darbības. Tas scroll, click un touch, ja, kas scrollē noklušina un pieskaras, tas dod vēl labākus PageSpeed rādītājus, bet varbūt arī problēmas ar pirmajiem vizuāliem elementiem, piemēram, banneris pop-ups. Tāpēc mēs atstājam drošāku šo te deferred. Un atkal spiežam changes. Tā nākamais ir HTML. On gadījumā tas samazina HTML izmēru, tad arī izmet liekās atstarpes komentārus, līdz ar to mēs to arī atstājam on. DNS prefetch ļauj jau ielādēt DNS adresi vēl pirms vajadzīgs resursus. Tas nedaudz pātrina ielādi, ja izmanto ārējos resursus, Google Fonts un CDNs. Es atstāju tukšu. Tā DNS prefetch control on gadījums, Lightspeed pats automātiski to pievieno to DNS prefetch visiem ārējiem resursiem. To vajag ieslēgt, tas nekaitēs. DNS preconnect spēcīgāks par prefetch, jau sagatavo TLS un SSL savienojumu ar ārēju domēnu. Ļoti ieteicams izmanto Google fontu vai ārējo CDN. HTML lazy load selektors. Te var norādīt elementus, kurus gribi lazy loadā ielādēt, piemēram, kāds banneris vai pop-ups. Retāk izmanto, jo bildēm un iframe jau ir savs lazy loads. HTML keep comments, ja tev ir kāds spraudnis balstās uz speciāliem komentāriem HTML, tad var norādīt to šeit, lai tie netiek izmesti. WooCommerce veikalos parasti to nevajag. Remove query strings mēs atstājam on, jo viņš noņem URL vaicājumu parametrus no CSS un JS failiem. Google PageSpeed dod punktus par to, bet tas var traucēt cache'am pēc atjauninājumiem. Mēs laikam ieteiktu off, ja jau izmanto Lightspeed plus Cloudflare, jo cache strādā labi. Load Google Fonts. Un gadījums, ka viņš ielādē Google Fonts ar Web Font Loader. Tas uzlabo mājaslapas ātrumu. Tad mēs liekam šo te on. Remove Google Fonts. On gadījumā viņš pārstāja ielādēt WordPress iebūvēto emoji skriptu, izmanto pārlūku emoji. Ieteicams, jo tas arī samazina vienu lieku JS failu. Remove WordPress emoji. Remove non-script tags. Tātad on viņš izņem non-script tagus, tie parāda alternatīvu saturu, ja lietotājiem nav JS. Parasti to liek offā, jo non-script satura arī Google Tag Manager un lazy load fallback. Tātad šo te mēs atstāsim offā un nospiežam Save Changes. Tā media settings, lazy load images.
To noteikti ieķeksējam on. Bildes ielādēs tikai tad, kad nonāk ekrānā. Ļoti uzlabo sākotnējo ielādi. WooCommerce noteikti tas ir on. Basic Image Placeholder. Te ievieto attēlu URL. Tas parasti ir pelēks kvadrāts, kas rādās, kamēr bilde nav ielādējusies. Var atstāt noklusējumu vai ielikt caurspīdīgo. Te var ielikt šo te image, šo te URL iekšā no šīs te mediju sadaļas. Responsive placeholder. Viņš ģenerē pareizai izmēra placeholder, tādu pašu platumu augstumu kā bilde, lai novērstu layout shiftu. Un šo te ieteicams tad ir on. Responsive placeholder SVG, viņš definē, kā izskatās šis placeholders. Noklusējums ir gaiši pelēks, tas gaiši pelēkais kvadrāts. Var atstāt arī noklusējumu, bet ja gribās, tad šeit var nomainīt arī krāsu. Nākamā sadaļa. Viņš ģenerē ļoti mazas izpildušas bildītes kā preview. Smukāk, bet rada papildu pieprasījums un patērē quick cloud kvotas. Ja gribi performansu vizuālo, tad ir off, bet, ja nepieciešams, var ieslēgt on. Šīs divas ailes strādā tikai tad, ja šī pirmā ir on. Ja tā ir offā, tad šīs var izslēgt abas divas ārā. Šīs sadaļas atbild, ka WooCommerce veikalam parasti nav vajadzīgs. Tas, teiksim tā, atbild par to pašu, par ko atbild tas pirmais. Tā generate šos te background, tas ir tas pats, šīs trīs sadaļas, teiksim tā. Tās var atstāt defaultā, kādas tās ir. Lazy load iframes on gadījums, kad iframes no YouTube, Google Maps ielādēs tikai tad, kad ir saredzams. Tad šo mēs varam ieslēgt gadījumā, ja mājaslapā izmantojamas ir šīs kartes un video dažādi, bet ja nav, tad mēs varam atstāt off. Man pagaidām nav, bet tūlīt būs. Tātad es atstāšu on. Add missing sizes. Viņš automātiski pievieno platumu un augstumu atribūtus bildēm, ja to nav. Samazina layout shiftus, kas ir CLS. Tātad mēs šo te atstājam on. WordPress image quality kontrole noklusējumā ir 82, tā ir JPEG kvalitāte. Zemāk, mazāks fails, bet vairāk kompresijas. 82 ir labs kompromiss, bet var likt arī 75, tas ir zemākais. Ja grib vēl vairāk, tas var samazināt. Un auto rescale original images, ja bilde ir, pieņemsim, 2560 pikseļi, tad WordPress automātiski izveido mazāku versiju. Palīdz, ja klienti augstpielādē pārāk liels attēls, un tad šito te mēs gan varam atstāt un save changes. Nākamais ir viewport images. Lūk, šo te tad mēs atstājam on. Jo Lightspeed service analizē lapu un nosaka, kuras bildes atrodas pirmajā ekrānā, un šīm bildēm lazy load netiek pielietots. Tad rezultātā lapa uzreiz ielādējas ar visām svarīgajām bildēm. Tas ir redzamas, bet pārējās zemāk lapā nāk ar lazy load. Tas ir ļoti labs risinājums WooCommerce veikaliem, kur galvenais produkta attēls jāielādē uzreiz. Viewport images on, tad Lightspeed pats ar Chrome palīdzību turpināt ģenerēt viewport attēlu datus fonā, bet ja viņš ir off, tad tas jādara manuāli. Mēs arī šo te liekam on save changes. Tālāk media excludes. Tad, ko šīs te ailes dara? Lazy load image excludes, tad var uzskaitīt URL vai daļu no URL, kas netiks lazy load ielādēti. Te nodara logo, piemēram, galvenais hero image, pirmās ekrāna banner bildes, tas samazina šo te CLS. Nākamā sadaļa lazy load image class noklusējumā jau ir šis te, kas saistīts ar WordPress media uploader. Var pievienot klases, kuras nevajag lazy loadā izmantot. Tālāk lazy load parent class. Ja bilde atrodas elementā ar noteiktu klasi, te netiks pielietot šis te lazy loads. Dar slaideriem, kur lazy loads var bojāt pirmo slaidu.
Lazy load iframe, iframes par šīm klasēm šeit arī var tikt ielikts, kas netiks pielietots lazy loadā. Tā parent klasē tas pats. Tālāk, lazy load URI, te var norādīt tās lapas URL, kur lazy load vispār nedrīkst darboties. Nu, checkout kārtlapās lazy load dažreiz rada problēmas. Tātad šīs divas lapas te var droši likt iekšā. Un pēdējais, ja lieto šo te LQIP, Low Quality Image Placeholder, šeit var izslēgt bildes, kurām nevajag ģenerēt preview, piemēram, ļoti mazas ikonas vai logo. Un pēc izmaiņām spiežam Save Changes. Nākamais Localization. Tā Gravatar cache, tas lejupielādē un glabā Gravatar attēlus lokāli, tad mazāk ārējo pieprasījumu ātrāk ielāde. Kad likt ir on, tad veikalā rāda produktu atsauksmes ar avatariem vai bloga komentārus. Un turēt offā, ja avatars neredzas, tad komentāra atsauksmes bez avatariem vai WordPress avatars, tad viņš ir izslēgts. Nu, es atstāju kā defaultā šeit ir on, tad es arī viņu atstāšu kā on. Savukārt otrais, ja pirmais ir on, tad arī otriem jābūt ir on. Tā TTL, cik ilgi glabāt lokālo lokāciju, tas sekundēs, un šeit norādīts šīs te sekundes. Tātad šeit ir sanāka 1 nedēļa, tas ir labs balans. Var palielināt līdz 2 līdz 4 nedēļām, ja vēlies mazāk šo te atjauninājumu. Nākamais, šī te sekcija nokopē ārējos JavaScript serveri un ielādē tos no tavas vietnes, tad mazāk trešo pušu pieprasījumu. Lūk, mazāk TNS savienojumi un drošāk to lietot ir ne tikai kritiskiem widgetiem, piemēram, Twitter, ja, bet pēc testēšanas, teiksim tā. Viņš nelokalizē. Ja izmanto metapixel, GTM, constant mode, tas var sabojāt kādus mērījumus. Tātad šo te labāk būtu laikam atstāt off. Bet arī jāskatās. Varbūt tomēr on, tas jāskatās pēc jūsu vajadzībām. Un atkal save changes. Nākamā tad būs tuning settings, kur atkal atsevišķi sailes iziesim tā cauri. Šeit seko saraksts ar JS failiem, kurus piesaistīt delayed režīmā, izpild tikai pēc lietotāja darbības. Tu to var lietot, ja vēlies atsevišķus smagus skriptus, padarīt tos linkākus, piemēram, karuseļa animācijas. Tā WooCommerce'am tas ir reti nepieciešams, to atstāt tukšiem, ja negribu speciāli aizskavēt kādu konkrētu spraudni. Tālāk JS excludes saraksts te ir ar failiem, kurus neminificēt un neapvienot. Tad noklusējam ieraksti jau šie. Ļoti svarīgi, lai WooCommerce un daudz spraudņu strādātu. Atstāju šos noteikti, bet ja redzi problēmas ar kādu citu JS failu, kāds sliders salūst filtrus, tad pievieno arī to šeit. Nākamais faili, kurus nedrīkst aizkavēt. Tātad noklusējumā jau ir šie te minēti. Google Tag Manager, ja, būs šis te. Atstāju noteikti šos, un ja checkout maksājuma integrācija arī salūst, tad pievieno arī tos skriptus šeit. Guest mode. Faili, kurus neoptimizēt guest mode režīmā. Tātad, ja tas ir ieslēgts. Retāk lieto, bet ja redzi kļūdas tikai guest režīmā, tad pievieno problemātisko failu šeit. URI excludes. Ļoti svarīgi, jo te var pateikt, šai lapai neoptimizēt neko, ne CSS, ne JS. Parasti atslēdz WooCommerce svarīgākās lapas. Ja, tas pasargā no gļukiem grozā un checkout laikā. Optimize for guests only, tad on režīmā CSS un JS optimizācija notiek tikai viesiem, tad tie, kas nav ielogojušies. Off režīmā optimizācija darbojas visiem, bet tad tikai lietotāja lomai veidos atsevišķas cache opcijas, tad vairāk diska cache slodze. Un WooCommerce gadījumā parasti atstāja on, jo klientam, viesiem vajag ātrumu, bet administratoriem, shop manageriem svarīgāk ir funkcionalitāte. Un role excludes, tad te var izvēlēties, kuriem lietotājiem nelieto šīs optimizācijas. WooCommerce gadījumā administratoram
administratoram, shop managerim, tā kam te vēl, iespējams arī customer, ja vēlās drošību checkout procesam, bet to es atstāšu šos te divus, lai tā optimizācija tātad darbojas un save changes. Un pēdējais ir tuning CSS. Tātad šajā te sekcijā var pieminēt failus, kurus neminificēt, nekombinēt. Ja? Piemēram, ja redzi, ka kāds spraudnis salūst pēc CSS optimizācijas, pievieno tā CSS šeit. WooCommerce parasti šeit neko īpaši nav jāliek, bet bieži jāieliek checkout CSS vai maksājuma gateway CSS, ja ir problēmas. Nākamā sekcija, šos CSS stilus, šos CSS failus Lightspeed neapstrādās ar UCSS, bet ieliks inline HTML. Reti izmanto, bet vairāk kā debugging opcijā, ja kāds CSS pazūd. Nākamā sekcija, te ir CSS selektori, kas vienmēr jāatstāja UCSS failos, pat ja Lightspeed domā, ka tie netiek izmantot. Ļoti svarīgi, ja tev ir dinamiskās klases, piemēram, active, open, show, tas parādās tikai pēc lietotāja darbības. Es pagaidām šeit atstāju tukšu, jo šis veikals nav tik liels, lai man viņu vajag optimizēt. UCSS nākamais, šeit var pievienot lapas, kurām neveido to UCSS. Ja? Tad WooCommerce parasti tas ir kārts checkouts vai my account, kas pasargā checkoutu grozu, lai tur neiztrūks stili. Nākamā sekcija, te būs saraksts ar post type, kur katram postam ģenerēt atsevišķu critical CSS noklusējumā page, jo tas stāv. WooCommerce gadījumā vajadzētu pievienot arī produktu, jo katra produktu lapa var būt atšķirīga. Tad ierietums page un apakšā produktu. Tā separēt CSS jau līdzīgi kā iepriekš, bet pēc URL. Ja tev ir kāds īpašs laps, piemēram, landing page, ja, kurām vajag savu CSS. Nākamais, ļoti līdzīgi kā iepriekš. Nav ļoti līdzīgi kā iepriekš. Tā būtībā ir. Tāpat kā UCSS allow list, bet šeit ir priekš critical CSS. Ja? Te var pievienot dinamiskos elementus, kas noteikti jāiekļauj above the fold, piemēram, headers vai hero. Un pēdējais ļauj pievienot papildu CSS noteikumus CSS failam, reti nepieciešams, bet vairāk power user, tagad teiksim, feature. Un spiežam saglabāt. Būtībā nākamos es vispār neaiztieku. Tur varbūt droši vien vairāk advancētākiem šiem izstrādātājiem, vairāk šeit ir ko pakomentēt. Tik advancētas vēl nejūtos, lai šeit, teiksim, vistu iekšā. Bet šeit varat apskatīties, protams, gan advancēti, jūs varat arī šīs sekcijas izložināt. Lūk, tas būtībā ir pamatā viss, kā iestata Lightspeed Cache, kā viņš būtu jāiestata, un pēc katras tādas lielākas starpības mājaslapā mēs varam to Lightspeed Cache te uzlikt pele virsū un nospiest purču, un, teiksim, viss tas cache viņš attīrās.